AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Mēs esam šeit. Varbūt Jāni iepazīstina mūs ar šo trasi un pastāst, ko mēs darām. Jā, mēs esam Latvijas drifta mājas vietā, Biķernieku trasē, kur pa lielam viss aizsākās. Esam stadionā, kur arī pa lielam pirms apmēram 20 gadiem, varētu teikt, sākās pirmās strīd sacensības, un tāpēc mēs esam šeit, lai jūs arī varētu pamēģināt padriftēt, tā teikt. Tā ir drifta skola mūsu pirmā, vai ne? Jā, parādīt klasi. Jā. Nākamgad gaidiet mūsu čempionātā. Mēs vēl neesam sākuši, jā. Šo nevajadzēja teikt. Labi. Parādīsim klasi jums, un tu esi satraukusies mazliet. Jā, es esmu. Var to, ka man neizdosies, varbūt. Jā, pēc tiem vārdiem skaļiem. Ja izdosies, tad es nebūšu. Izklausās, ka bišķiņies. Un ja neizdosies, tad būšu. Jā. Jums jāizdodās noteikti, tāpēc, ka mēs esam pieaicināsim jums klāt drifta instruktoru. Tev arī Reik būs jāpiedalās. Un, tā teikt, tavs uzdevums būs nepalikt kaunā, jo Egija mēģinās pirmā, un viņai noteikti jāsanāk, viss būs. Tā kā mēs jau studijā runājām, Egija mums ir pacietīgā, un Reiks ir nepacietīgais. Tad šodien uztaisīsim sacensību pacietīgais pret nepacietīgo, ja? Tieši tā. Sāksim ar šo mašīnu, un ja viss labi aiziet, tad sāksim arī ar to mašīnu, un ja vispār aizies vēl labi, tad dosim jums tandēmu braucienu abiem. Realitātē saka jau, kā ir, kāpēc ir divas mašīnas, ka to vienu mēs nokausim. Labi, tas bija pirmais variants, bet otrais variants, domāju, jums būs viss kārtībā, tāpēc, kad jūs ar automašīnām esiet uz tu, tā kā es domāju, mēs pamēģināsim arī, kad vismaz viens aiz otru jūs pabrauksiet. Bet bez drifta. Pārpli! Labi, sākam, let's go! Malcam! Niggas pistol popping like it's 1999. I was 9, maybe 10, then again, never mind. Fresh for wine, back in time. Before rappers dropped and dive, trapper dive, chopping pies, quickly shoes off in they ride. Vari pārspēt! The whole enchilada. Kurš tad ir nepacietīgs no mums, Egija? Tāpēc šitas ir ātrumkloķis un tas ir stāvbremzi, ja? Pa lielam viss ir tā kā parastai mašīnai. Netīšām apakaļgaitā tu nevar ielikt bez šīs palīdzības. Ok. Pagaidām vienkārši aplīdz? Vienkārši izbrauc, izjūt, kā tā mašīna stūrējās, vadās. Diezgan bīstam te stāvēt. Tā diezgan pārliecinoši viņa mauc. Ātrums ir kaut kāds, jā. Es sākumā domāju, ka viņi sagriezīs stūri un gaidīs sajūgt. Jā, būs labi. Jāskatās vienkārši visu. Jā, grūti. Nē, būs labs, es nevaru sagaidīt īstenībā, kas kāpš tiekšā. Pamēģināt agresīvāk pagriezt ar gāzi. Man liekas, ka es esmu baigi izspiedus gāzi. Nē, tu neesi. Kā? Es esmu izspiedus gāzi. Aiziet. Viņi arī bail, kad savedās, viņi bail gāzi. Doma ir ļoti pareiza, bet ar kājām strādāja. Tagad tu sit pa sajūgu, tu to gāzi atlaid tā, kā tu gribētu pārslēgt ātrumu. Bet tajā brīdī tev tas ir jādara tā agresīvi. Tu pātrinies, tā agresīvi iesit. Bet tad gāzi es atlaižu vienalga tajā brīdī, vai ne? Nav tā, ka gāzi turu un tad tikai uzsitu. Jā, atlaid, bet tajā brīdī, kad tu laid vaļā sajūgu, to gāzi tā agresīvi spied uzreiz iekšā. Lai viņš uztais tādu kā cirtie. Ieliec otrajā, kaut vai vienkārši tagad, un vienkārši mēģini tagad izdarīt to kustību. Nē, tev gāja nav jānoņem no gāzes. Doma tev bija pareiza, tikai agresīvāk strādā. Un nebaidies no gāzes. Nebaidies no gāzes. Nu stāst, kādi tev ir pirmie iespaidi? Tā kā no pirts izskatās. Tur karsts, jā. Ej, riktīgi forši. Es sapratu, ko man saka. Un ir tas viens brīdis, kad tu uzķer. Kurā brīdī to stūri griezt vai negriezt. Un ir nākamais aplis. Un viņi palaid garām. Un tu zini, ka viņš tur bija, tik to, tas mirklis, ka tev jānoķer. Un tu viņu palaid garām. Bet tev ļoti labi sanāca, tev sanāk tieši ar sajūdziņu uzsākt to sānslīdi. Tev sanāk pusaplīds ļoti labi, un tad prasās. Bišķī tu gribi tā kā šaurāk izbraukt, un tāpēc tu apmeties, bet tā ļoti labi, man tā liekas. Mums vajag tagad paņemt pauzi tev.
iedosim tagad reikam. Un Nevarēja sagaidīt, tu saki, bet pēc super, pauzes nereāli parasti tas ir strādā. labāk atkal, kad tu paņem bišķīt. Jā. Tas te pareizi, ne šeit? Jā, viss kārtībā. Šitā, jā? Pārāk liels los man ir. Riktīgs pilota kabīne. Stūri arī ļoti mutē. Jāiejūtas. Jā, lai tev nav droši vien, bail. jā. Nav jābūt bail, jā. Es viņš arī šā. Tu droši spied iekšā. Ja vajadzēs apturēt, es izdomāšu, kā to mašīnu apturēt. Saku, sienā! Ok, viss stiprāk, jā? Jā, doma bija pareizi, jā. Oh, nice! Nice! Reviņš dabūja to leņķīti un ar gāzi spēlējās. Nice! Krūta! Nu, redzēju, un viņš ar gāzi labs. Nice! Nu, prieks. Līdz Jū, bija Nu, Viņš prima! labi, jā, noķēri, jā, to brītiņu. Beigās. AKL proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Šodien pie manis ciemos divi cilvēki, kas katrs savā veidā ir iznesuši Latviju tādā pasaules līmenī. Viens tehnoloģijā, biznesā un enerģētikā, otrs autosportā un driftā. Egija Gailuma un Jānis Bušs. Paldies, ka veltījāt laiku. Jautājums, mēs aizkusies runājam, kad ir tā kā elektrība pret benzīnu. Tad ar kādām mašīnām jūs reāli atbraucāt? Ar dīzeli. Es arī ar dīzeli. Okay. Tas ir dārgi. Tā, jā, Nu jā, mēs tādi, zin, kā bagāti cilvēki. jā, šis jau ir priekš bagātniekiem. Kāda tev pieredze ar driftu? Vairāk ar trasi, ar driftu ziemā. Jā. Tad vasarā es vienkārši sēdēju blakus. Man liekas, tas bija pagājušais gads vai ne, ka mēs bijām Jā. biķernieku Bet trasē. pati pie stūres. Pie stūres ziemā, Brīvkalnu trasē. Tad es esmu Ok. tur. Un tā kā ar... Un, protams, tik cik ziemā pats uz ielām, kur tas ir atļauts. Ok, šo dzirdējāt, jā? Slēgtās trasē. Slēgtās trasēs uz ielām, kuras ir atļauts. Slēgtām ielām. Brīvkalnu ielu trasē. Ok, bet tur kloķis bija mašīnai, tā kā? Vai Nē, nebija, ar automātiem. Tad, jā. Tu mums Nu, tas tāds driftiņš ar kloķi, nu, tik daudz, cik jaunības gados visos tur zaķumuižās un Nē, es rumbulās. biju domājis kloķi kā hidrolisko bremzi. Nē. Es domāju, tu domā reāli stāvbremzi. Es domāju, vai tā ir pro mašīna, vai tas tāds par... Nē. Skaidrs. Vai tu esi kādreiz driftojis ar Teslu, Jāni? Es vispār braucu neesmu ar Teslu. Tiešām? Nē, es neesmu braucis nevienu reizi, jā. Es esmu braucis ar citām elektromašīnām, bet ar Teslu neesmu. Tūlīt tas sāksies strīds. Es tagad nezinu, vai var teikt, bagais fans neesmu. Nē, Opa, noteikti, ja es Kas? izbrauktu, varbūt tās domas mainītos. Man liekas, tikai viena Tesla tā vizuāli patīk. Tesla Play droši. Vai nē? Vai X vai kaut kā. Nē, Tas durvis uz sāni. Jā, man liekas, viņai tas faceliftiņš, viņai tur tāds laikam tāds simpātiskāks. Man es piekrītu, Teslas nav tādas, man arī viņa neliekas pati gaumīgākā mašīna pasaulē. Man gan patīk Teslas. Jā, nē, es domāju, vai tur tas man patīk arī tā kvalitāte iekšā. Es neesmu nekad baigi sēdējis, vai ir, pieņemsim, tādiem vācu ražotiem automašīnām. Man liekas, tā kvalitāte varētu būt augstāka, ja? Tā ir, vai ne? Jā, noteikti. Īpaši tās, kas bija Teslas līdz tur kaut kādam, kuram 2024. vai kad sāk iznākt tas jaunais updates. Līdz tam stabili visas vācu mašīnas bija daudz kvalitīvākas. Es teiktu, pēc tam, kad iznāca tas jaunais facelifts, kas jau ir tas Model 3, kur tu jau uz priekšu un uz atpakaļ, tu jau vari ekrānā pārlikt tos režīmus. Tad tā jau ir tāda, kur jau daudz, kas ir tiešām nostrādāts, durvis aizvarās tā stingri, ka tu jūti, ka ir durvis nevis kā iepriekš. Bet tā agrāk bija ļoti izteikti slikta kvalitāte. Jā, bet es atzīstu, es sācis domāt par to. Par elektro. Tāpēc vienai mašīnai jābūt. Dēļ cenām. Es tieši vērtēju, ka kopš dīzeļa cenas. Jā.
Nu, labi, parunāsim tagad mazliet par biznesu. Tātad OX Drive, Egija, sāksim tevi. OX Drive ir pārdots, Oxworks arī pārdots. Jā. Tad tagad ir NGCL laiki. Varbūt tu vari pastāstīt tiem, kas nesaprot, jo es, protams, visu saprotu no enerģētikas biznesiem. Kas ir NGCL tāds elevator pitch varbūt ir? Mēs esam uzņēmums, kas nodrošina tīkla stabilitāti. Tad palīdz nodrošināt tīkla stabilitāti. Okay. Piemēram, visā valstī, visā Eiropā mums ir jābūt elektrības tīklam 50 Hz. Un, ja tas aiziet virs vai zem, tad mums notiek Spānijas gadījums, ko mēs atceramies, kas jau ir kādu pusotru gadu atpakaļ, kur pazuda visa elektrība. Tad, attiecīgi, mēs esam tas pa vidu starp augstsprieguma tīkliem un starp cilvēkiem, uzņēmumiem, kuriem pieder bateriju, piemēram, sistēmas. Un tas ir tā kā čipiņš kaut kāds, programmatūra čipiņu vai? Tā ir programmatūra. Jā, tā ir programmatūra, tā ir infrastruktūra. Piemēram, tev piederētu bateriju sistēmu, tu būtu uzlicis sev tur biķernieku trasē. Tad tu ņemtu mūs, lai mēs pārvaldam šo bateriju sistēmu. Un ar to, ka mēs palīdzam uzturēt šo tīklu tajā vienā frekvencē, tu saņemtu par to naudu. Un paralēli, protams, mēs uztaisam kādu arbitrāžu, biržā, vēl kaut ko. Līdz ar to tev tas principā kļūst par tādu peļņas avotu. Ja tu esi rūpnīca un tu uzstādi bateriju sistēmu, tad mēs tev varam nodrošināt to optimizāciju, lai samazinātu elektrības cenu, plus papildu nopelnīt, jo tas vienkārši investors, kurš uzliek bateriju, mēs tev burtiski nopelnīsim naudu, un ja tu esi, piemēram, saules parks, kurš uzliek bateriju, tad tev tas jau ir tāds savā ziņā jau izdzīvošanas jautājums, jo šobrīd, ja nav tās baterijas blakus saules parkam, ir grūti izdzīvot. Tad mēs esam tā infrastruktūra, programmatūra un traderis. Mēs reāli nodarbojamies ar tradingu, pērkam, pārdodam, taisam arbitrāžus. Pārdot nozīmē mainīt to spriegumu, cik viņš pienāk vai kā tas ir? Kāds fiziski notiek? Tātad fiziski kāds notiek, piemēram, piemēram, arī tagad varētu būt, ka tīklā ir vai nu par daudz, jo pēkšņi uzspīdēja saule, iespējams, kas nebija tik ļoti plānota, ka viņi būs tik spilgti, bija plānota mākonīši. Bet kur tā elektrība ir pa daudz? Tīklā. Tātad šajā brīdī, piemēram, uzreiz ir kas tieši? Elektrotīkls. Nu jā, bet kur viņš stāv, kur viņš ir no kā? Visur, kur mums ir vadīja, viss caur pa zemi, pa gaisu. Tur ir liels spriegums. Un jūs viņu tā kā noņemat un pielikat baterijās? Nē, gluži tā. Tad, piemēram, tev tagad uzspīd par daudz saule. Tas pats vienkāršākais piemērs. Bija jābūt mākoņiem, nav mākoņu, uzspīd par daudz saule. Saules parkis saražo nenormāli daudz elektrību. Tas viss plūst iekšā tīklā. Pārprodukcija. Ja pretējā pusē nav patērētāju, tad tas tīkls nobruks. Jā, viņš attiecīgi nobruks un mums pazudīs elektrība, tāpēc, ka neizturēja sistēma. Tad mēs esam tie, kas tajā brīdī paņemtu to pārprodukciju un novirzītu uz tavu bateriju, uzkrātu viņu tajā brīdī. Un pēc tam var atkal būt moments, kur bija plānot, ka būs pietiekami daudz elektrības, bet patērētāju ir vairāk un nav pietiekami daudz elektrības. Tad tajā brīdī mēs atkal no šīs baterijas atdodam atpakaļ tam tīklam. Tā ir tā viena nianse, kas ir tieši par to frekvences regulēšanu. Otra puse ir arbitrāža, kas ir biržā, kur mēs vienkārši redzam iespējas, ka mēs varam nopirkt pa lētāku, pārdot pa dārgāku. Un šādā veidā spēlēties. Tas uzkrājas tā kā baterijās vai jūsu vai kāda jūsu klienta vai arī partneri? Klientu baterijās, jā. Okay. Klientu baterijās. Tad mēs burtiski nodrošinām to pārvaldību, tradingu, ka tev nekas nav jādara. Tu noliki bateriju sistēmu, viss tu par viņu aizmirsti, ka viņi vispār eksistē. Mēs tev visu darām un attiecīgi mēneša beigās izmaksājam tev naudu, cik tu nopelnīji no tā. Bet var arī būt situācijas, kur mēs pat fiziski tavā baterijā neielādējam šo elektroenerģiju. Mēs to veicam tikai virtuāli šo arbitrāžu, jo mēs saprotam, ka mēs varējām, piemēram, pārdot un nopirkt vietā, nemaz neizkustinot bateriju. Jā. Mēs varējām uzreiz pārdot un pēc 15 minūtēm nopirkt vietā, piemēram, tā kā birža daudz lētāk. Jā, tā arī šādas gadījumi var būt, bet tā ļoti vienkāršoti bateriju sistēma, tas tā kā milzīga powerbanka, un attiecīgi mēs šo powerbanku izmantojam, lai veiktu arbitrāžas, stabilizētu tīklu un dažādos mirkļos, piemēram, arī piegādāt elektrību tam pašam varbūt augstsprieguma tīkliem, jo arī viņiem ir savas baterijas, kuras ir jālādē. Līdz ar to milzīgu powerbanku, mēs viņu pārvaldam un darām visas iespējamās aktivitātes visos elektroenerģijas produktos un pakalpojumos, lai maksimāli tev nopelnītu naudu. Izklausās baigi vienkārši. Bet jums tā kā monopols ir, vai ir vēl kaut kāda līdzīga uzņēmuma arī tā? Tad tev principā, tev visi elektroenerģijas spēlētāji ir šajā tirgu. Tātad tā skaitā visi Enefiti, Latvenergo un pārējie. Tā atšķirība ir tajā, kuri no tiem spēlētājiem piedalās, piemēram, frekvences regulēšanā. Frekvences regulēšanā no Latvijas uzņēmumiem mēs esam tikai 3, kas piedalās šajā frekvences regulēšanā.
Labi, parunāsim vēl par to mazliet, bet es gribu saprast, tātad, Jāni, tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite. Var pastāstīt īsumā, kā tas notika? Tas viss aizsākās 2008. gadā ar parastām ielas mašīnām. Cilvēki savācās. Patiesībā jau tas nebija pats pirmais. Tas drifts sākās kaut kādā, es teiktu, 4. 5. gadā. Bet 333 trasē bija un visur kaut kur arī slēgtās ielās bija. Nu, slēgtās, atļautās vietās. Jā. Tas mēs zinām. Un attiecīgi kaut kādā 8. gadā mēs sākām taisīt kaut kādu kausu. Un ap 9. gadu jau parādījās jau Latvijas čempionāts, jo tie braucēji sāk nākt iekšā. Protams, tajā laikā nebija tā kā šodien ir 3 klases jau mums Latvijā, bet bija tikai tāda parasta street klase. Un attiecīgi ar tie dalībnieki auga. Un ap 10. gadu mēs sākām jau sadalīt klases. Bija tajā laikā jau 2 klases, vai pat jau 3 jau radās, jau nevar atcerēties. Jau 20 gadi ir. Bet apmēram tā bija. Un tad jau kaut kur ap kaut kādu 11. 12. gadu mums jau sāk nāk kaut kāda lielāka seriāla, jo iekšā tur, piemēram, tāda Baltijas bija, tad Ziemeļa Eiropas bija. Tad mēs arī sākām aktīvi braukāt apkārt pa Eiropu, skatīties, kas notiek kaut kur citur. Un uzdūrāmies Polijā tajā laikā viņš bija Drift Masters, kas vēl nebija tādā Eiropas līmenī, kas notika tikai Polijā. Polijā dzīvo 40 miljoni iedzīvotāji, tur sportisti. Un Drift Masters, tas ir tas tāds, pastāst vairāk par to pašu pasākumu. Jā, tas ir seriāls arī, kur... Tas ir seriāls, jā. Viņš notiek 6 posmi pa visu Eiropu. Ne pa visu Eiropu, 6 valstīs, jā. Un viena no tām ir Latvija. Mēs esam vienīgā valsts, kurā katru gadu, 10 gadu garumā ir bijis kāds posms, viens. Un mēs neesam izlaiduši. Protams, kad ir daudz vēl citas valsts, bet mēs esam vienīgie, kas ir protams, paši poļi, jo tas seriāls pieder poļiem. Un tad jums vajadzēja pieteikties uz to, lai... Nē, mums bija tā, ka mums bija pazīstams viens cilvēks no citas organizācijas. Viņš bija tiesnesis. Un tajā laikā, tie seriāli bija tajā laikā dzima, nomir, daudz visādi bija. Un viņš bija no citu projektu bijis iekšā, un viņi sāka Polijā dabūt kaut kādu palielu finansējumu, un viņi sāka taisīt savu seriālu. Viņi, protams, brauc tikai pa Poliju. Mēs aizbraucām pie viņiem uz Poliju un piedāvājām, braucam Rīgā. Viņi tādi, nezinām, vai mums tas ir interesanti vai kaut kā. Jo, tajā laikā bija katrs savā tirgu. Tev, piemēram, ir sponsoriņš. Viņam taču neinteresē Latvija, pareizi. Ja tas nav kaut kāds liels uzņēmums. Un viņi tādi, nezinām, vai vajag, ja? Un tad, labi, mēs varētu aizbraukt pie jums tur septembrī. Mēs tādi, septembris nav labs laiks, kā jūs zināt, Latvijā, ja? Tajā laikā vēl bija tas laiks bija uz atpakaļ aizbīdies. Septembris bija tāds, čābīgāks laiks, tagad ir labāks laiks. Un neko viņi atbrauc, patīk, kā mēs uztaisījām tos sacensības, viss notikās, un jau nākošajā gadā viņi arī automātiski sāka uzņemt apgriezienus. Un tad man tā liekas, bija kaut kādi 1 vai 2 gadi, kad bija tikai viss posms Polijā un viens posms Latvijā. Un tā kaut kā tas viss ieskrējās. Viņiem tas ļoti daudz ieskrējās, pamatīgi, es teiktu. Jā. Un tā mēs arī esam. Un šogad jau notiks 10 gadu jubileja Latvijā mums. Jā. Vēl tev ir FIA Motorsport Games, kur tu esi arī darbojies. Tas tā kā autosporta olimpiskās spēles, jā, un kur tu esi darbojies gan Itālijā, Francijā, Spānijā. Tu varbūt arī zini par šo pasākumu, vai ne? Es zinu FIA, bet es nezinu, kas ir. Jā, pastāstīsi varbūt. Jā, ir tāda Motorsport Games, kas radās 2019. gadā. Tās būtu tādas motorsporta olimpiskās spēles, jā. Tur 19. gadā sākās Itālijā, bija kaut kādām 11 disciplīnām. Tad jau viņas notiek ik pa 2 gadiem. Tur ir gan kartingi, gan tur autiņi. Tur ir daudz. Es tev nevarēšu uzskaitīt. Tur pat ir tāds, jā, kur noliek, 1000 pilonus un veiklības brauciens slaloms saucās. Jā, bet viņas nenotiek vienā vietā, jo viņas nevar visas tās disciplīnas, tās 11 disciplīnas vienā trasē uztaisīt. Pirmkārt, dēļ laika ierobežojumiem. Jo visām disciplīnas nevar vienlaicīgi braukt. Bet tās olimpiskās spēles, jau viņas ir uzņēmuši arī tādu lielāku apgriezienu, un 21. gadā viņas nenotika, 22. gadā bija Francijā. Tur jau, man liekas, bija ap kaut kādiem, nemaldos, pie 30 jau tām disciplīnām, kas piedalījās.
Tur daudz arī latvieši arī piedalījās gan rallija krosā, kroskartos. Driftā, protams, arī mēs 2022. gadā uzvarējām šīs olimpiskās spēles. Tas ļoti patīkami bija. Kurš bija tas cilvēks, kas uzvarēja? Tas bija mans brālis, Kristaps Bušs. Tas nav interešu konflikts. Es biju sacensību direktors, bet es nevaru ietekmēt tiesnešu nekādīgā veidā. Es varu tikai viņus pieskatīt. Ja, bet tu arī esi bijis tiesnesis kādā no šiem, vai ne? Nē, šeit es neesmu tiesnesis, es esmu šeit sacensību direktors. Aha, ok. Jā, Noteikti neietekmē tiesnešu vispār. Nē, es nedrīkst iejaukties viņa darbā. Tikai latviešu tiesneši. Nē, es nedrīkst iejaukties tajā darbā, tāpēc, ka ir augstāk stāvošie komisāri, kas arī skatās tev uz rokām. Tev tikai ir jāskatās, kā tu vadi sacensības. Ja? Un 24. gadā viņas notika Spānijā. Mums baigi paveicās. Mums bija tieši, kad mums beidzās sacensības, un mēs braucām, viss tas weekends beidzās, un braucām projām, un tieši tajā vakarā, jūs atcerieties, bija tie trakie plūdi, tie Valencijā, kas bija Spānijā, neatcerieties. Es neatceros. Tā nenormāli. Laikam ir plūdi. Nē, tie bija baigie, tie bija trakākie plūdi, kas tur bija, un vienkārši tur, kur mums bija trasa, un kur viss mums bija tāds padoks, tur vienkārši visu asfaltu noskaloja. Vienkārši labi, ka tur sportisti neatstāja mašīnas, neko, tur vienkārši viss aizgāja. Bet tur apdrošināšana tādos milzīgos pasākumos, tur kāds Nē, tur jau trāsēja, 100% bija apdrošināšana, tur viss kārtībā, bet jā, tas bija Spānijā. Bet tās sacensības sanāk noteikti 22. gads, 24. katru otro gadu? Ik pa 2 gadiem, jā. Tad 21. gadā nenotika dēļ Covid, viņas pārcēla. Tagad bija 24. Spānijā, tagad 26. Neko vēl nezinām. Tas pats interesantākais. Noteikti būtu interesanti aizbraukt kādreiz uz kaut ko tādu, ne? Jā. Un starp citu, tātad tie paši biznesa partneri, ar ko taisīja Oxdrive, ir tie paši, ar ko tu veido NGSL, vai tas ir kaut kas vēl kāds cits cilvēki? Vai? Gandrīz tie paši. Aha. Mēs bijām 4 Oxdrive, tagad no Oxdrive laikiem mēs esam 3, un 4. ir no pavisam citurienes. Viņš īstenībā mums bija viens no tehnoloģiju piegādātājiem Oxdrive laikā, un tagad viņš pievienojās mums kā biznesa partneris NGSLā. Okay. Un kā tu nonāci pie šīs idejas, un vai tevi klienti ir arī ārpus Latvijas, un kā tu sasniedz viņus? Tā ideja nāca ļoti organiski. Mēs nesēdējām pie galda un nedomājām par viņu. Oxdrive laikā mums bija savs iekšējais servis auto, tāpēc, ka tas bija daudz ātrāk un daudz lētāk, kā remontēt mašīnas. Un tad bija vēl viena maza nianse. Tesla tajā laikā, es nezinu, kā ir tagad, nepārdeva oriģinālās detaļas servisiem, kas nav autorizētie Tesla servisi. Un, protams, ka mēs nebijām. Mēs bijām vienkārši Oxdrive in-house service. Un tad tas, ko mēs sākām darīt, ir mēs sākām uzpirkt sistas Teslas no Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes, bet tas viss tādā ziņā sabojāta priekša, viss pārējais vesels. Mēs atvedām viņu uz Latviju, izjaucām, un mums bija vesela čupa ar oriģinālajām detaļām. Un kas palika pāri, bija baterijas. Un tās tajā laikā mums teica, jā, tur vajadzēs Teslām mainīt baterijas. Nē, pagāja cik gadi, nevienai Teslai neviena baterija nebija jāmaina. Attiecīgi tās baterijas vienkārši stāvēja. Mēs domājam, ko ar viņām darīt. Bija doma, ka varbūt pārdot, bet arī nebija tā, kādam viņas vajadzētu. Tāpēc, ka nevienam īsti viņas nevajag. Tiešām par to runāja, ka jā, tur nobruks baterija, viss mašīnai beidzās visai. Nē, galīgi nē. Un tā kā viņas mums stāv tajā noliktavā, tad mēs domājam, ko mēs vēl varam iesākt. Un tā ideja pavīdēja, hei, kā būtu, ja mēs vienkārši no viņām uztaisītu šo te bateriju enerģijas uzkrāšanas sistēmu tīri priekš pašiem. Jo viena no mūsu lielākajām izmaksu pozīcijām bija elektrība, jo mēs lādējām mašīnas 24/7, un arī tajā noliktavā visu laiku tika vestas mašīnas un lādētas. Mums bija biržas tarifs, un tad attiecīgi mēs salikām tās, neatceros, man liekas, ka 4 tās Teslas baterijas kopā, kā šī bateriju uzkrāšanas sistēma, un mēs ietaupījām reāli 30 līdz 40% atkarībā kā kuru mēnesi no elektroenerģijas izmaksām. Uz to, ka mēs vienkārši baterijās ielādējām tad, kad, piemēram, tur bija pa lēto, un tad, kad bija dārgā cena, piemēram, pa dienu, mēs lādējām Teslas no viņu pašu baterijām, kas bija uzkrājuši to enerģiju. Un tad, attiecīgi, kad mēs jau pārdevām to Oxdrive, tad mums likās, ka, hei, kā būtu, ja mēs patiesībā attīstītu šo virzienu un ražotu šīs bateriju enerģiju uzkrājošās sistēmas. Mums bija jau atradušies pāris klienti, un tad, attiecīgi, mēs visu savu naudiņu ieguldījām tajā, lai izveidotu rūpnīcu. Es nezinu, kā lai viņi cilvēki nostāja, jo nebija tā kā reāli legit rūpnīca, bet tas bija 700 kvadrātmetri, kur mums bija daļa autoservisam un daļa šai rūpnīcai, kur mēs ražosim tagad šīs baterijas sistēmas. Tad mēs no sākuma taisījām viņas no
lietotām automašīnu baterijām, un tad mēs sākām sūtīt jau no Ķīnas bateriju šūnas. Un taisīt jau no šūnām, jo tas, protams, skaidrs, tad var uztaisīt to lielāku sistēmu, daudz ātrāk, daudz vienkāršāk un arī lētāk īstenībā. Un tad mēs sākām to darīt. Paralēli jau mēs sākām domāt, ko vēl tu vari ar šīm bateriju sistēmām iesākt. Un tas ir tas, kā mēs nokļuvām pie tā, izpētes par to, ko tu vēl vari darīt, izņemot kā tikai ietaupīt uz elektrību, uzlādēt, kad ir lēti un izlādēt, kad dara, ko tu vēl vari darīt. Tā mēs nonācām pie vis tā, ka, starp citu, tur mēs atslēdzamies no Brela, tagad Baltijā būs pieejama šī frekvences regulēšana. Vispār tur ir tādas arbitrāžas, vispār tur vēl ir šādas iespējas. Tad mēs gandrīz nodedzinājām visu to mūsu rūpnīcu. Wow. Viena no šīm bateriju sistēmām ir tā, ka tad, kad tu viņu taisi no sākuma, viņi ir jēla tādā ziņā, ka ir vienkārši skapis, kurā tu ieliec bateriju šūnas, un tad tu viņiem veic testus dažādus, piemēram, pilna sprieguma testu un tam līdzīgi. Un, kā mēs pēc tam uzzinājām, aizbraucot uz Ķīnu, iepazīstoties ar reālām šīm rūpnīcām, ka ir tāda atsevišķa telpa, kas ir pilnībā tāda kā bezmaz hermētiski noslēgta telpa, neliela diezgan, es teiktu, no šīs telpas tur trešdaļa. Un viņi ieved iekšā šo jēlo sistēmu un tad veic visus šos testus. Un, ja gadījumā aizdegās, tu zini, ka vismaz tā ir brāķēta sistēma, tātad viņu nevar neko izmantot tālāk. Mūsu gadījumā mums nebija šādas, jo tik daudz naudas mums nebija, lai mēs uzbūvētu tik profesionālu, nopietnu rūpnīcu. Un līdz ar to mēs tos testus veicām tāpatās. Mums palaimējās to, ka mums tajā lokācijā bija cik kaut kādi 13 metru griesti, līdz ar to tās liesmas tāpatās, visa augša bija melna pēc tam, bet vismaz viss nenodega, dega reāli. Kaut kas arī uzsprāga reāli fiziski, cik naudas uzsprāga? Kopā mēs laikam pazaudējām, cik sanāk, kādus tā, varētu teikt, nolaidām pa podu lejā kādus 400,000. Wow. Okay. Jā, un tad pēc tā attiecīgi mēs tur paralēli jau bijām uzsākuši šo darbu pie software, tātad pie programmatūras, kā to visu darbināt. Mēs aizbraucām uz Ķīnu, apstājāmies, kā visi citi ražo, sapratām, ka tās nav Temu rūpnīcas, kas ražo šīs bateriju sistēmas. Tas ir tāds rīktīgi augstas tehnoloģijas, tur principā ļoti maz cilvēku strādā, tur pāris cilvēku uz tādu milzīgu rūpnīcu. Un mēs sapratām, mēs nevaram ne labāk, ne ātrāk, ne lētāk. Un tāpatās mums visas izēvielas ir jāsūta no Ķīnas. Un mēs pieņemam lēmumu, ka mēs vairs neražosim, fokusēsimies tikai uz programmatūru un uz tradingu. Un tas īstenībā bija pats labākais lēmums un pat labākā lieta, kas arī ar mums notika, jo cilvēki mēs laiku to uzmanību dalītu uz to ražošanu un precīzi. Un tajā brīdī, kad mēs pieņemam to lēmumu, pārtraucām ražošanu, mēs tik strauji attīstījāmies ar šo tradingu un programmatūras pusi, kā mēs nebūtu attīstījušies tik ātri, ja mums būtu šīs abas lietas. Un mēs redzam, ka tajā tradingā tur ir daudz milzīgāks potenciāls. Daudz tur viss ir tāds, kur tu redzi, šī ir nākotne, kamēr uzražot, Ķīnā tik daudz ražo. Nav jēga no vēl viena ražotāja šeit. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžs bezalkoholiskais kokteils. Jums abiem kopīgi ir arī tas, ka jūs starptautiskā līmenī darbojaties, un man tāds jautājums, kā rodas tie pirmie kontakti ārpus Latvijas, un tas pirmais, kad, saprot, šis nav tikai Latvija, tā kā varbūt, kurš vēlas pirmais šeit? Teiksim tā, mūsu gadījumā ir tā, ka mums bija tā, ka ir Eiropa un ārpus Eiropa. Uz Eiropu mēs varējām paši aizbraukt, tie kontakti veidojās kā organizatoriem savā starpā tur tiekoties vienās sacensībās vai otrās sacensībās, bet tieši ārpus Eiropas, kas mūsu gadījumā ir Bahreina, Saudarābija, pat interesantākais gadījums, viens no interesantākajiem bija Kenija, kur mūs aicināja, bet diemžēl mēs neaizbraucām. Un tāds trakākais mums bija Sīrija. Tur mēs arī neaizbraucām. Jā, piemēram, Saudarābijā jūs bijāt pirmie, kas izveidoja drifta sacensības tur, vai ne? Viņiem viņas bija, bet viņiem nebija viņas līmenī, jo viņiem nebija tā iepriekšējā pieredze, kā tur bija kaut kāda basic tur, dienas kārtība, un tad tur katrs, kad grib, tad brauc uz startu un kaut ko tādu. Mēs tieši aizbraucām pie viņiem ar sportisko daļu. Bet kā mēs nonācām? Nē, es tagad izstāstīšu, kā mēs nonācām. Mēs nonācām tieši caur FIA. Caur FIA mums ar šīm motosporta geimiem, jo tur arī motosporta geimos ir tāda, ka no katras dalībvalsts var piedalīties tikai viens sportists.
Un, nevairāk. Visās disciplīnās. Jā, katrā disciplīnā. Katrs sportists ir savā disciplīnā. Jā. Okay. No vienas valsts. Un attiecīgi tādā ziņā, bet rēķini, kad tev ir tā delegācija, kā jau olimpiskās spēles, un tad, protams, ka tur brauc kaut kādi attiecīgi no federācijas kaut kādi cilvēki līdzi. Un tādās attiecības kaut kādos mītingos satiecies vai kaut kādās dalībnieku sapulcēs un sāc runāties. Un tad cilvēki kaut kā viens otrs iepazīst. Tā arī tā uzrunājās. Un tā mēs arī ārpus Eiropas sākām tur braukāt. Jā. Paldies Dievam, uz to Sīriju neatbraucām. Bija šī bail. Visticamāk būtu, kā mēs atbrauktu atpakaļ. Valsts drošības dienas mums pajautā, ko jūs tur darījāt? Nāciet šurp. Tāpat ir, ka Amerikā arī brauc iekšā tur cilvēki, kas bijuši tur Nordkorejā vai kaut kur, viņam arī tur baigi gari pēc tam. Jā. Un kā tev viss notikās? Un tev arī tā NGCL, jums jau droši vien tie ir B2B tādi lielie biznesi, kam jau ir tās baterijas, vai ne? Un jūs skaties uz starptautisku tirgu. Kāds viss notiek, bet īstenībā tu jau sāki to visu ar startup un caur turieni visādus kontaktus. Var pastāstīt savu pieredzi laimīgo. Jā, īstenībā jau ļoti līdzīgi. Tie jau pārsvarā tie ir pasākumi. Konferences, un tas, ko vienkārši es vienmēr cenšos darīt, ir jebkur, kur ir kāda konferences, kuras ir braukt, es vienmēr izčikoju mājaslapu, vai nav iespējams pieteikties kaut kādā tur konkursā uz skatuves, kas ir tas pitch contest. Ne jau tādēļ, ka man ļoti vajag nopičot, bet tas ir tāds vienmēr, ka tu esi skatuves un pičo, tev vienmēr pēc tam pienāks kāda cilvēka parunāties. Tas ir visātrākais veids, kā uztaisīt to exposure, ka tevi ierauga. Es vienmēr apstāstu, vai nav iespēja pieteikties varbūt par speakeri. Un tad vienalga ar kādu topiku pielāgoju to, kas ir konferencē atkal tieši tā paša iemesla dēļ. Un tad es vienkārši arī jau esmu nospatojusi iepriekš konferencē, ar kuriem es gribu parunāties, eju klāt, ja tie ir konkurenti, saku, ka es būšu viņu klients, lai noskaidrotu, ko viņi dara kādiem citiem. Networkings. Jā, tas, ko es esmu novērojis, piemēram, mūsu gadījumā arī dažādi tur private equity, venture capital, visādi šie fondi, piemēram, viņiem jau tagad ir uzlikts tie skreiperi, kas visu laiku meklē tos dažādos uzņēmumus kaut kādās interesējošās industrijās. Līdz ar to ļoti svarīgi, ka tev ir precīzi šie atslēgas vārdi tavos sociālajos tīklos. Jo tagad ļoti daudzi, kuriem potenciāli viņi tev meklē, viņiem ir skreiperis, kas vienkārši pēc tiem keywordiem uzreiz atlasīs. Un ja tev būs tie pareizie atslēgas vārdi, tad ļoti ātri varēs sapazīties. Jūs tagad esat partneri ar tiem tur, ja? Tagad, nē. Tātad mēs pie tā strādājam, jo tur ir tāds nedaudz sarežģītāks tas kombo, ko viņi grib darīt. Jo mums tā vienkārši sadarboties nav īsti jēgas. Tur ir tāds nedaudz sarežģītāks tas mākonis visam tai idejai, ka viņiem ir klienti potenciāli, kur grib nākt Latvijā, vai kuri ir jau Latvijā vai Baltijā. Viņi savukārt šeit nav. Viņi viņiem atsaka, un tie ir tādi milzīgie. Neviens jau mazais viņus neuzrunā. Viņi ir viens no Eiropas top traderiem. Un tad vienkārši mēs tagad mēģinām atrisināt to, kā mēs panāksim to, ka tad attiecīgi viņi šos klientus pateiks, mēs nebūsim, jo tie klienti pārsvarā tad atsakās no tām baterijām vispār. Bet ka viņi pārliecinās, ka nē, sastrādājoties ar NGCL tur, liekat tāpatās tās baterijas, ka viņi it kā uzņemās atbildību par mums, un tad mums tur ir iekšējais sadarbība, kā mēs norēķinamies par to visu. Līgumi. Jā, tā to mēs vēl visu tagad atstrādājam. Kā saprast, kuri kontakti ir vērtīgi un kuri tikai izskatās svarīgi? Arī abiem jums jautājums tāds. Varbūt ir kādas pazīmes cilvēkos. Mūsu tirgu ir tā, ka es teiktu, ka mēs tos cilvēkus visus jau zinām savā ziņā, jo mēs jau esam iekšā apmēram 20 gadus tajā. Bet sākumā varbūt kāds izbija. Jā. Ir bijuši tādi, es teiktu, viņus par žurkām savu. Nopietni, mums ir bijuši. Es saprotu, mums ir tādi bijuši, kas ir gatavi nākuši aiz muguras Rīgā, gribētu organizēt sacensības aiz muguras mums, jā. Protams, ka mēs to uzzinām diezgan ātri, Rīga ir maz, vai ne? Mums tas tirgus nav, pieņemsim, tik liels vai kaut kāds, viņš baigi nepaplašinās, ja? Un mēs tos cilvēkus vienu vai otru zinām, jo pa lielam, kas tam mums ir Eiropā ir valsts tik, cik viņas ir, un katrā valstī vai nu ir tas drifts, vai nu nav tas drifts, ja? Un tu tos organizators jau, tu zini, jo tu esi viņus noteikti jau pirms tam kaut kad saticis, ja? Protams, kaut kādās tur valstīs ir kaut kādi 2 organizatori, bet tāpatās viņi ir zinām, un laikam ejot, tu jau zini, runas jau klīst, tā ir tāda kopiena, ja? Es neteiktu, ka tur nāk kaut kas baigi jaunais iekšā, bet
Nu, tu viņus pazīsti. Bet kaut kādos brīžos sākumā, kad tu varbūt to tirgu nezināji tik labi, kas bija tie momenti, varbūt var pastāstīt, kas vēl noticis tāds, vai bija kaut kādi cilvēki, kas uzdevās par kaut ko. Vienkārši daudz apdzīvinājās. Nē, zin kā, tā nostāja kaut kāda bijusi, baigais nav bijusi. Es kā jau teicu, ir bijuši tās žurkas. Kaut kādas, bet viņas ātri tiek iznīdētas. Tāds nekas baigais. Es neteiktu, ka baigais nav. Tomēr viss notiek tā godīgā ceļā. Un kā jūsu sfērā tas viss notiekās? Cik godīgi? Zini, kā mums varbūt atkal nav tik daudz šāds, jo ko kāds īsti var tu baigi izdarīt. Ja kāds grib aiziet un uzsākt šādu biznesu, good luck. Lūdzu, jā. Tieši to pašu teicu. Tu gribi pamēģināt, pamēģini tikai. Jā, precīzi. Jā. Tas nav viegli. Ir varbūt kādi tirgi, kur ir grūtāk iet, jo tu esi Latvijas un viņi sargā to iekšējo tirgu. Varbūt, nezinu, Lielbritānijā, varbūt sarežģāk, un tas visu. Kāda pieredze ar šo? Mums noteikti ļoti atšķirsies, jo mēs esam ļoti regulēts. Tirgus, nevis tirgus, bet ļoti regulētā industrijā. Katrā valstī, neatkarīgi mēs esam Eiropas Savienība, mums katrā valstī ieejot, ir jāsaņem pilnīgi jaunas atļaujas, licences. Mums Latvijā arī mēs tur esam BRP, mums ir tirgotāja licence, mums ir attiecīgi arī šī kā regulators, regulētājs, un katrā valstī mums ir jāiegūst no jauna viss šīs licences. Visām procedūrām jāiziet cauri. Līdz ar to mūsu gadījumā, kamēr tas ir Eiropas Savienības ietvaros, un tā skaitā arī pieliekot klāt UK, plus mīnus tas ir līdzīgi. Dažās valstīs ilgāk, protams, skaidrs, Baltijā tas ir visātrākais sakārtot visus šos papīrus. Bet līdz ko mēs runājam par kaut ko ārpus, mēs arī tur esam runājuši ar dažiem partneriem no Libānas, no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Un, tur jau tā ir pavisam cita pasaule, jo enerģētika ir kritiskā infrastruktūra. Un īpaši arī tuvajos austrumos ir pāris industrijas, kuras skaitās tās, kas ir pietuvinātas valdībai. Un enerģētika ir viena no tām. Līdz ar to tur mēs pagaidām nemaz netēmējam rītā mēģināt iet, jo mēs saprotam, tur vajag ļoti daudz naudas un ļoti daudz kontaktus, jo tā ir industrija, kas tiek savā ziņā sargāta, jo tā ir tik ļoti, tā ir kritiska, tā ir kritiskā infrastruktūra. Jā. Mēs arī nevaram aizbraukt uz kaut kādu citu valstu, pateikt, mēs tagad organizēsim. Tomēr arī visi ir iet cauri federācijām, katras valsts jau, un tas nav tik vienkārši. Protams, ir aicinājuši pārņemt to darbu citā valstī, bet mēs tā kā respektējam. Tā kā frančīze? Vienkārši kaut kādas valsts sportisti nav apmierināti ar organizatoru. Tad viņi saka, brauciet pie mums, taisiet, bet, diemžēl, tas nav tik vienkārši. Tu nevar aiziet, atvērt ar kāju durvis, tagad mēs to darīsim. Tomēr arī katrā valstī ir vajadzīgi ir kaut kādas atļaujas, ir arī no federācijām, un tas nav tik vienkārši. Un tādā Amerikā iet ar driftu, tas ir gandrīz nereāli, jā? Tur nemaz nevajag iet, tur jau viss notiek. Jā, bet ar savu pasākumu. Nē, tas nav interesanti. Noteikti mēs tur neko neizdarīsim. Tas ir nereāli. Tas ir nereāli. Viņiem tas ir jau no 2000 gadiem. Viņiem ir tāds Formula Drift seriāls, kas ir top seriāls. Ja? Tas ir ar viņu tagad konkurē arī Driftmasters, bet tas ir totāli divas dažādas. Ja viņiem ir super ātras trases un super garas, tad mums nav tādas Eiropā trases, kur varētu braukt. Ja? Tā kā divi dažādi seriāli, bet ir Eiropas braucēji, kas brauc uz Ameriku, un Amerikas braucēji, kas brauc uz Eiropu. Jo tu brauc tur tos 10 gadus, tu arī gribi kaut ko pamēģināt, kaut ko citu. Bet nav nekāds apvienotais, kur būtu amerikāņi ar eiropiešiem kopā, ka tie posmi ir viens posms, ir, es nezinu, Čikāgā. Pasaules čempionāts vēl nav, jā. Pasaules čempionāts vēl nav uz to iet, bet ir, tagad tas ir tas FIA Motorsport Games, kur tās olimpiskās spēles. Tad gan tur atbrauc arī no Amerikas, var atbraukt no Brazīlijas, brauc tādas daudz visādi. Bet tāds pasaules čempionāts nav, un es nezinu, vai arī uz to drifts iet, jo tas tomēr sadārdzina baigot to pasākumu. Tur jābūt rūpnīcām iekšā un uz kaut kādu savu naudu vai kaut kādu sponsoru naudu. Tas ir Amerikai vispār ir grūti, jo viņiem vispār kaut kādas savas sponsorships, kas ir, viņiem pat neinteresē Kanāda. Es zinu, ka mēs braucām, man brālis brauca 4 gadus Amerikā, mēs tur dzīvojām. Tur bija tā, ka tie vietējie sponsori, kas atbalsta kaut kādu braucēju, viņi saka, tur bija viens posms arī Kanādā. Viņi saka, jūs tur braucat par savu naudu. Mums neinteresē tas tirgus. Tā Amerika ir super tik liela, ka viņiem neinteresē tas cits tirgus. Tagad tāds nopietns jautājums. Vai ir bijis moments, piemēram, tev, Egi,
kur tu riskēji ar reālu naudu un domāji, šis nesnāks. Viss man karjera ir beigusies. Nu, riskējis ar visu naudu mēs viņu esam arī labi pazaudējuši. Uzspridzinājuši arī. Jā. Bet Tā, ka man būtu, ja šis nesanāks, tad that's it. Tā man nav bijis, nē. Tad es droši diezgan tā darbojusies. Tā, kad ar apdrošināšanu. ar apdrošināšanu, nē, bet vairāk par to, ka tu riskē, ja tas nesanāks, labi, darīšu kaut ko citu. Kaut ko nākamo. Bet man nav nekad bijusi tā doma, ka tad es metīšu tur visu uzņēmēju darbību pie malas. Un visu. Jā. Darīšu pavisam kaut ko citu. Tā man nav bijis. Bet tas, ka tu riskē ar to naudu, nezinot, vai sanāks, regulāri. Tā visu laiku. Kā tev? Es arī teikšu, protams, ka ir daudz reizes ir pakrists, mēs esam apdedzinājušies, bet tā, ka, lai to pamestu, tas varētu teikt, ka tāds jau savs bērns, vai ne? Tu nevari, tur vienkārši, es tagad tieši kaut ko citu darīt, ne? Teikšu, riskējuši, protams, mēs riskējam, katru gadu riskējam īstenībā, ja tā godīgi, ar kaut ko, bet kādā līmenī, Drīzāk, man liekas, tas jautājums varētu būt, vai ir bijuši brīži, kad tev liekas, ka tev jau ir tik tālu, ka liekas tāds viss. Tādi, man liekas, tam visi piekritīs, ka, protams, ka ir brīži, ka liekas, ka visu šito, kādu man nevajag, es eju kaut kur tur, nezinu, mežus cirst un viss. Un jautājums, ko jūs darat, kā jūs tiekat to galā, lai nesajūgtu prātā no tā tempa vai tā stresa vai trakuma, kas notiek reāli? Ir kaut kādas rehabilitācijas. Es eju skriet krosu, izslēdzu telefonu vismaz uz dienu vai kaut kas, ko jūs darat. Man ir ļoti vienkārši. Es esmu, pieņemsim, kad notiek kaut kādas sacensības un kad ir nenormāli pat daudz. Man vajag vienkārši tikai vienam pašam mājās. Tā ir pirmdiena vai otrdiena, kad nav ne bērni, ne sieva, tad ir pats labākais. Tas ir pats labākais restorāns, kas vispār var būt viens pats klusumā un nekas. Saka, tu esi laik tādā aktīvā sabiedrībā visu laiku, kad tev gribās tikai mieru. Un es nezinu, kā atslēgties. Vai otrs variants, ja ir vēl kaut kāds spēks vai kaut kas, var aizbraukt uz kaut kādu trasi, kas nav saistīts ar automašīnām. Man patīk moto vairāk, un tad tur var atslēgties. Tāds. Tā kā filmā stāsta, ka tu pazūd, viss pazūd laiks. Bet tā arī pa lielam ir. Uzvēlas to ķiverni, saku, un tas ir, kā uzvēlas ķiverni aiztais stikliņi, iebrauc iekšā trasē, tas ir, viss tā ir cita pasaule vienkārši, un viss tu atslēdzies, Tā, man liekas, ir daudzām aktivitātēm, jā. Man nav konkrēti kaut kādi tur rituāli vai kaut kas, ko es veicu. Es vienkārši tāpēc, lai eju uz sportu, tas, kur arī es piekrītu tev, es aizmirstos parasti trasē, kad tur, piemēram, tu izbrauc ar kārtīgu sporta auto, tad arī tas ir tas brīdis, kur... Novērš domas vispār. Jā, tāpēc, ka man liekas atšķirība, ka tu ej uz vienkāršu sportu, piemēram, arī beach volejbolu spēlējot vai kā, tu vari paspēt kaut kādas domas, tomēr padomāt, kaut vai ejot nost vai kaut kur mainoties, tad savukārt tajā trasē vienkārši tā lieta ir tāda, ka tur ir tik augstas bīstamības moments, ka viena neprecīza kustība, un tu ielido biķernieku trasā, mēs zinām, viena no bīstamākajām trasēm, tu ielido vienkārši betonā. Un tas es sapratu, ka īstenībā tāds izbrauciens pa biķernieku trasi kopā arī ar, piemēram, instruktoru, kurš tevi māca un visu laiku kāpina to tavu tempu un ātrumu, tad tiešām pēc tā tu esi tā kā pārdzimis un aizmirsis vispār, ka tev kaut kas cits dzīvē vispār eksistē. Pateicies, ka tu esi dzīves. Vienam ir biķernieku trasa, man tieši no biķernieku trasas negrib, tāpēc, ka es tur tās kā man otrās mājas, es tur izslēgās. Bet, redz, jā, bet tā ir, jā. Kad uzticēties sev un tam savam lēmumam, vai kad prasīt padomu citam, jo bieži ir tev kaut kāda vīzija, šaubies, tu pajautā kādam citam, viņš sabojā tavu vīziju. Un tad ir tāds jautājums man vēl. Atkarīgs, kas tas ir par jautājumu, jo es citreiz gribu dzirdēt citu viedokli, bet es esmu diezgan pārliecināta, ka viņš būs pretējs, bet tieši tādēļ, ka es viņu dzirdu, es uzreiz savus argumentus vēl apstiprinu, ka man bija taisnība. Jā, Tāpēc citreiz man gribas dzirdēt... Baiļu argumentus tādā. Nē. Piemēram, es zinu, ka es gribu šo glāzīti, bet man jāizvēlās starp šo, Purciņu un pudelīti un glāzīti, un tu teiktu, ka labāk ir šī pudelīte, bet es jau zinu. Un tad man citreiz patīk dzirdēt
arguments, kāpēc pasaka šī pudelīte labāk, jo tu viņus nepārspēji. Manā galvā viņi jau bija par to, ka viņi ir tikai tur, nezinu, dzeltenā krāsā, un tu pasaki, bet viņi ir dzeltenā krāsā. Tad man jau bija taisnība. Man to patīk citreiz dzirdēt, ka es vienkārši apstiprinu savus argumentus. Tu pat nesaki skaļi savējos pretī, vai tu vienkārši tīri. Tas ir viss tā kā. Bet laikam vairāk es teiktu, ka es paļaujos sevi, bet biznesā, piemēram, mēs esam 4 founderi. Tur mēs tomēr cenšamies izrunāt savstarpēji, jo mums visiem ir ar šo lēmumu pēc tam jābūt apmierinātiem. Mēs nevaram virzīties uz priekšu, ja 3 no founderiem būs pilnīgi neapmierināti ar to lēmumu. Es būšu priecīgi, mēs netiksim kā uzņēmums uz priekšu. Tāpēc atkarīgs no jautājuma, ja tas skar visu uzņēmumu virzību, tad, protams, ka mēs visi kopā pieņemsim tomēr to lēmumu vai vismaz izrunāsim, lai mēs visi esam apmierināti un varam iet uz priekšu. Jā, mēs esam 2 uzņēmumā. Mums bija šī vienkāršāk, nevis 4 vienot. Vai tieši grūtāk? Nē, zini kā... Es vienkārši pasaku, darām tā. Mans sieva ir otrs. Mēs esam 2 tā, kas to visu attīstījuši. Jā. Un mums tas bija šī vienkāršāk. Tu jau veji pa dzīvi kopā. Protams, ka sākumā bija diezgan grūti, un es to nevienam nenovēlēju savus dzīves biedrus sākt kaut kādu uzņēmumu. Tas ir crazy, goda vārds. Bet laikam ejot, es teiktu, pagāja 10 gadi, jā, kad mēs jau, zini kā, tā kā tu jau dejo pēc vienas stabulas, ja? Un tu jau zini, kas ir apmēram pareizi, kas nepareizi, bet man ir tāds baigais niķis, es baigi manifestēju visādas lietas, un man ir par cik es esmu daudzās sacensībās atbildīgais par drošību. Tad man ir tāds niķis, vai nezinu, vai kā viņi savādāk pateikt, bet es laiku padomāju to sliktāko scenāriju. Ja? Tev jāpadomā, ko tas sliktākais scenārijs sacensību organizēšanā, vai ne? Kā no tā izbeigt, vai kā to pasargāt, lai tas nenotiktu. Un tad ir, kad viss būs ok. Ok jau būs. Un ar to es kaut kā baigi sevi tā kā uztais tādā līdzsvarā, nodrošinoties pret to slikto. Tas ir salīdzinot to sliktāko un labāko scenāriju. Jā, jo daudz kas motosportā ir tāda lieta, ka daudz kas iet pret fizikas likumiem. Nenormāli. Tas ir, pieņemsim, tur mašīnas brauc līkumā, un tad tev liekas, ka viņi tikai izlidos un aizies šitā pa trajektoriju. Nekā tā nebija. Tur var nākt viens no aizmugures uzsist un aiziet uz otru pusi. Jā, un ir vēl tāds planēšanas, ka viņas vispār... Bet tas man palīdz, kad man reāli palīdz tas, ka es iedomājos, kas var būt tas sliktākais, un te es uztaisu tādu drošības loku, pieņemsim. Jā, tas ir, un tas ir tas, ko es īstenībā arī... nevis tikai savās sacensībās, bet arī ārpus Latvijas to daudziem stāstu, kad jums ir jāparedz daudz kas cits, kas nevar paredzēt, ja? Un tas to drošību tā kā iedos vairāk. Patiesībā psihologi to arī saka, ka tā ir pati labākā pieeja, un patiesībā cilvēki, kuri iztēlojas vissliktāko scenāriju, viņi pēc būtības ir daudz pārliecinātāki dzīvē. Jo, ja notiek sliktākais scenārijs, tu esi sagatavots. Tu jau viņu esi izspēlējis. Ja tu neesi iztēlojies to sliktāko scenāriju un notiek, tev ir panika. Tu nezini, ko darīt, jo tu viņu neiztēlojies. Tāpēc īstenībā psihologi vienmēr saka, ka it kā visi runā par to, ka nē, mums ir jāiztēlojas tikai tas pozitīvais, bet ka nē, tas, ko tu dari, patiesībā tevi sagatavo tam, ka tu esi tāds... Tu apmēram zini, kas notiks, un tu esi gatavs. Un tas tev vairs nav bail no nezināmā tādā ziņā, varbūt. Jā, un vēl viena tāda svarīga lieta, pieņemsim, kad notiek kaut kas neparedzēts vai kaut kas, uzreiz nav jāskrien. Ir galvenais, kā man mācīja viens, es tagad neteikšu, tas bija Francis, bet ar tādu lielu pieredzi autosportā, lielos seriālos, viņš pat F1 tur bijis, vienkārši apstājies. Padomā 5-10 sekundes un tad rīkojies. Nevis pa galvu, pa kaklu, jo dažkārt tu vari izdarīt muļķīgas lietas, kuras nebūs atgriezeniskas. Un ir kaut kādi, es nezinu, vai to vai šērot vai nē, bet varbūt ir kaut kādi traki gadījumi, kur ir bijis kaut kas, kad nenormāli stress un tad beigās... Man viss dzīve ir stresā. Šajā sportā. Varbūt netik traki, bet, protams, ka visstrakākais, kad ir kaut kāda riteņa lido nos, mums arī bija... Tas bija Spānijas sacensībās. Vienkārši sportists vai sportists mehāniķi nebija pievilkuši riteni. Un, attiecīgi, paldies Dievam, kad, protams, tajā vietā nebija cilvēki, jo pēc FIA standartiem ir ļoti liels tās drošības prasības. Un tas ritenis vienkārši nolidoja, atsitās pret arku, un viņš dabūja vēl dubultu spērienu. Un pāri žogam, tur ir FIA žoga, kas ir tādi visi homologāti. Viņi nepalīdzēja, tas ritenis pārlidoja pāri. Un tur bija
trases darbinieki, laikam lādēja savus elektromašīnas. Un paldies Dievam, vienkārši tur bija viena mašīna, caurums, kaut kādas 3 mašīnas. Un tas ritenis vienkārši tieši tajā caurumā bām iekrita. Un paldies Dievam, ka nevienai mašīnai netrāpīja. Bet tur arī bija filmētāji, kaut kādi. Bet tie trakie tie notikumi, kas ir, man nepatīk. Ļoti nepatīk. Man vienreiz uz tehnisko nebija pieskrūvēts ritenis. Tas bija savādāk. Jā, un trakākais. Tas bija traki. Tas bija mans tāds trakais, jā. Ir dažādi, jā. Šī tāda, pieņas man, es nezinu. Droši vien, jā. Elektrībai droši vien ir vēl trakāk. Ka neuziesies gaisā. Abiem tādi bīstam tie biznesi, jā. Benzīns, elektrība. Saistībā ar šo es gribu pajautāt, kurš ir jums katram mīļākais auto? Tagad tādi ātrie jautājumi būs. Porsche 911 turbo. Jā, es varētu teikt arī to dizainiski, jā. Arī braukšanas. Arī braukšanas, jā. Es visu mūžu braucu ar BMW, pa laikam kaut ko pamainot, bet es teiktu, ka es gribētu, tagad nākošais, ko es kaut kādā savā dziļā ātrais jautājums, jā? Labi, es teikšu Mercedes kaut kāds AMG tur, ko es gribētu noteikti. Ok, vai benzīna auto kādreiz pazudīs nākotnē? Nē. Nē. Ok. Varbūt arī ne tik ātri bija atbild. Bet, labi. Kāpēc ne? Tāpēc, ka cilvēkiem patīk tā benzīna garša un skaņa? Vai? Pārāk, man liekas, arī liels lobijs. Kur to naftu liks? Kur viņi citur pārstrādās? Ok. Kas ir most overrated, pārvērtētākais auto pasaulē? Ir kaut kādu hintu par to, ko tu domā tieši ar pārvērtāju? Es jau godīgi pilnīgi neko nedomāju. Es pats domāju, kas tas varētu būt. Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā. Vairāk tādi. Labi, bet tu pa maz pelni. Varbūt arī. No tā, Nē, tādā ziņā, ja mēs skatāmies tur uz bogatītiem, dārgiem pavisam, bet es domāju vispār tā. Varbūt ir kaut kāds ikdienas klases arī, kas ir, nesaprotu, kāpēc cilvēki viņus pērk. Droši vien man liktos, ka daudzi elektroauto, kas ir paredzēti tādai ikdienas, parastie komforta ģimenes klases auto, ka tie maksā stipri par dārgu. Tāpēc, ka tu zini tās reālās cenas. Bet ļoti, ļoti bieži man ir bijis tieši ar dažādiem elektroauto, kas iekāpj tāds nopietni, šis maksā 45,000. Tiešām. Tu pat 45,000, piemēram, benzīna auto var dabūt daudz labāku. Tā kā, tas tāds, kas man šobrīd nāk prātā. Es teiktu, pēdējā gada auto visi pārvērtēti, jo iekāpjot iekšā, tā kvalitāte ir kapitāli zudusi. Ir ceļš vācu ražotāji. Visur, kur iekāpj. Nenormāli. Vienkārši tas ir, lētākais plasmas, ja tur bija kaut kāds karbons, tad tas noteikti ir plasmas aplīmēts vai kaut ko tur, nezinu, vai ar laku uztaisīt. Viņi ir ļoti pārvērtēti. Mūsdienu auto, bet tu vari saprast. Biznesa. Auto, kas izstās ātrs, bet nav. Reiks un viņa jautājumi. Tādi auto, kas izstās ātrs, bet nav. Man liekas, bet es nezinu precīzi to modeli, bet Peugeot ir viens auto, kurš, ja noņemtu nost to Peugeot logo, viņš reāli izstās super sportisks. Viņš ir riktīgi parasts klases ģimenes auto, bet viņš tiešām izstās, ja noņemtu, tur nezināt, tas ir Peugeot, domātu, ka tas varētu būt kāds superauto sporta. Superauto varbūt gluži nē, bet kaut kāds sporta auto, jā. Tas vienīgais man nāk, bet es nezinu, kas tas ir par konkrētu modeli. Baigi neatbildēt. Labi. Man liekas, es pats braucu ar V-klasu, tagad Mercedes, viņš kapitāli izstās ātrāks, bet neiet tik ātri. Vispār tas Mercedes maziņais. A-klase? Nē, nevis tas, bet viņš ir kā negluži varbūt sedans, bet kā sedans. Nē. Es aizmirsu. Viņš reāli izstās tā kā, legit Mercedes, droši vien ir ātrs. Un es atceros vairākus gadus atpakaļ, kad es tur meklēju mašīnu, tad es ar viņu izbraucu salonā. Un man likās, ārprāts, mašīna vispār uz priekšu neied. Viņa tā kā izskatās pēc īsta Mercedes. Ok, auto, kas ir neglīts, bet ir ļoti labs. Sākums bija daudz sološs, man uzreiz galvā bija doma. Jā, vidēji. Multipla. Jā, tā viena, jā.
izstāst neglīts, bet brauc labi. Nosauc to auto, pieliksim bildīt vēlreiz, kā tu sauc. Multipla. Jā, tas ir Multipla, tām. bet ir vēl viens, tas ir laikam kaut kāds Hyundai ražojums, kad tu brauc, man tikko bija vienkārši džekiem tur šķatā, viņš brauc aizmugurē, viņi nobildē, pasēties, kas tā pa mašīnu. Un kāds džeks tā ir priekšā, tā ir aizmugurē. Nevar saprast, nopietni, bet tas man liekas, kaut kāds Hyundai bija. Es to bildīt, mēs arī pieliksim. Jā. Ok. Jāni, vai tu skaties Tokyo Driftu un kāds šis ietekmē tavu dzīvi? Godīgi. Nē, man nepatika tās uzpūstās tās netaisnības, kas tajās filmās. Tur kapitāli daudz, un tāpēc es jau biju reāli. Tu jau zināji tajā laikā. Jā. Okay. Bet, ko es varu teikt, kad mani bērni auga un bija jaunāki, man nācās skatīties visu tās filmas, jo, tā kā viņiem rādīja. Tad gan es viņas, bet tā, kad es esmu, pieņemsim, visas tās no A līdz Z nosties, nav, nebūs. Need for Speed kaut kādas sasnosties, bet tikai tā, kad kopā ar bērniem. Man kaut tik ļoti patika. Man arī patika pasapņot par to nereālo un iztēloties. Tā driftā slīd lēnām, spogulī, spīd cauri, viss tur. Man arī patīk 16 ātrumi, kuros. Man tiešām patīk tās filmas, jo es saprotu, viņa skaties un tu jau saproti. Tīpaši tad, kad viņi jau tur beigās šito seifu vilka vienkārši pa ielām. Bet pēdējās gadās ir tās filmas, kas tagad bija kinoteātros, kur bija... Kas tur bija? Brats Pitts, bija un vispār. Formula 1. Fordu. Tās gan ir reāli kvalitīvas. Jā, tās ir reāli kvalitīvas. Daudz kvalitīvākas. Un es ieteiktu tās pat. Vai Ford? Pēc tam skatīties pēc Need for Speed un Tokyo Drift pēc tam. Lai nesabojātu. Nevis tos grāvējus, bet tās beigas. Jā. Tie tiešām labi ir, jā. Tā bija izcila. Tā man pēdējā laikā mīļākā filma tā F1. Jā, tā bija paigabā. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāža bezalkoholiskais kokteils. Auto fakti, patiesība vai meli. Ja gadījumā es kaut kur sačakarējos, tad tas neesmu es, ChatGPT vainīgs. Okay. Tātad pirmais elektroauto tika radīts pirms benzīna auto. Patiesība vai meli? Patiesība. Man liekas, ka patiesība 1800 varētu būt kaut kādā. Jā, 80 beigās. Jā. Viņi sākumā ražoja uz tiem, jā. Tie bija elektroauto, kas ir rēcīgi īstenībā tā. Tu jau pats šito daudz jau ļoti zināms, vai ne? Fakts. Es zināju, jā. Es šito arī kaut kad diezgan nesen kā izlasīju īstenībā. Pirmais drifts tika reģistrēts Japānā. Es teiktu, jā. Es teikšu to, ko viņš saka, jā. Meli, jo Japānā tas attīstījās, bet pirmais reģistrētais drifts vispār nav noteikts. Okay. Jā, bet viņš no turienes ir cēlies. Jā. Labi, tad nākamais. Es zinu, ka 1980. gados jau bija pirmās kaut kādas šitās vēsmas par viņu. Kuros gados? Sorry. 1980 arī kaut kādos tur vidus uz vairāk uz beigām. To es pats redzējis kaut kādus video no Japānas, tur kaut kādas. Kaut kas. Man liekas, arī Japāna ir vienīgā, vismaz, ko es esmu redzējis sociālajos tīklos, valsts, kurā vēl joprojām var aizbraukt un īstenībā tiešām piedalīties dažādos tajos pasākumos, kas viņiem tur, varbūt tas ir mīts un tas ir tikai Instagram tāda uztaisīta fasāde, bet vismaz parasti ir kaut kur, ka tev ir katru tur weekendu iespējami tie daudz un dažādi pasākumi, kuros piedalīties. Jā, viņi ir traki, jā. Es ļoti gribētu Japāna aizbraukt spēr. Iesaku. Tu esi bijis, jā? Nē, es saku, es gribētu, jā. Jā, es biju 19. gadā un... 19. vai 20. Neatceros. Baigi patīk, ļoti patīk tā kultūra vispār pavisam savādāk. Super. Jā, tev jāatbild, šito būs pirmiem. Tesla var driftot bez modifikācijām. Patiesībā meli. Es teiktu, varbūt, ka tie ir meli, jo noteikti viņai vajadzētu kaut kā atkarībā kādos laikapstākļos. Jauda viņai ir. Jautājums, vai viņai ir bloķējušās diferenciāls, kas viņas var sabloķēt, un vai viņa var... Ko nozīmē driftot? Es teiktu, nevis tikai vienu līkumu izbraukt, bet kaut vai divus līkumus pārmetienu. Ja? Bloķis vai viņai ir, Egi? Performanci var izmantot driftā, bet tikai performance track ir tāda viņam speciāla. Bet sanāk, bez modifikācijām vai ar? Kas ir modifikācija? Tu viņu vari pasūtīt uzreiz, jau pie Teslas tu vari pasūtīt no track modu, un tad līdz ar to, tas nozīmē, tad ar modifikāciju. Tātad tie meli pareizi, jā. Ok, interesanti. Drifts sacensībās svarīgāks ir stils, nevis ātrums. Egi, kā domā?
Stils, nevis ātrums. Jā, Nu, es pieņemu, tur ir uz laiku, bet es nezinu, kā precīzi vērtē, vai vērtē arī to. Nu, To nevar palīdzēt. jā, es nedrīkst. Nu, es teikšu, kad vajag arī stilu. Kā bija precīzi? Stils vai ātrums, nu, tā kā apagara svarīgāks stils nekā ātrums, vai tā ir patiesība? Nu, es teikšu patiesība. Ko tu saki, Jāni? Kādreiz bija arī ātruma mērījām, bet tev nebūs, jo lielāks ātrums dažkārt varbūt arī labāks stils. Bet vērtējums stilu, jā. Ātrumu vēl vairs neņemam. Jā. Patiesība. Pirmais Tesla prototips tika būvēts uz BMW platformas. Patiesība vai meli? Jāni? Es neticēšu. Meli. Meli. Drifta sacensībās riepas var nomainīt mazāk nekā minūtes laikā. Kā tu domā, Igi? Vai tā ir vai nav? Pitstopā F1 ir ātri. Vai driftā. Nu, tas ir ieskaitot, ka viņi tur brauc uz to savu arī stopu? Vai tajā brīdī, kad viņi sāk mainīt? Kad viņi sāk mainīt? Kad viņi sāk mainīt. Nu, es teikšu, ka var. Var, jā. Var, mierīgi, jā. Mēs to esam darījuši, kad mēs braucām Amerikā. Mēs to darījām 35 sekundēs. Wow. Pirmās auto sacīkstēs elektroauto piedalījās ātrāk nekā benzīna auto. Patiesība vai meli? Jā, nu jautājums ir autosacensības. Es teikšu, Es domāju, es arī teiktu meli, bet ja tā ir sacensības tikai taisn, tad noteikti elektro varētu būt. Nē, bet es saprotu, ka ātrāk piedalījās, ka elektroauto piedalījās pirms benzīna. Tas ir tas, ko tu domā. Tā kā vispār? Nu, tā kā pirmās auto sacīkstēs, laikam, tas ir oficiāli. Nē, es teikšu benzīns. Tas ir, nu, benzīns ir, jā, tie ir meli. Drifta laikā pilots saņem vairāk punktu, ja ir vairāk dūmu no riepām. Vai tā ir patiesība vai meli? Es zināju, ka tu prasīs man, protams. Nav mazākās nojauts. Bet, ja mēs vērtējam stilu, dūmi, nu, es teikšu jā. Nē. Tā jau stilīgi izklausās. Diezgan pareizi izskatās, jā. Jā, tā to saka. Nav, jā. Tesla Model S Plaid ātrākais uzrāviens arī starp visiem superauto. Vai tā ir meli, vai tā ir taisnība? Es teikšu, ka taisnība. Egi? Jā, es mēģināju iziet cauri superauto, kādi tur bija tie ātrumi, bet laikam nē, tik un tā Tesla bija ātrākajām. Nu, ChatGPT saka, ka tie ir meli. Ko viņš saka, kas ir ātrāk? Tā tad ir Rimac Nevera 1,8 sekundēs, un tad ir vēl viens, un Tesla Model S Plaid ir 2,1 sekundi, kas ir 3. vieta. Okay. Bet es arī biju dzirdējis, ka Plaid ir ātrākais, jā, vienmēr. Interesanti. Spējams, ka tas visu laiku droši vien mainās. Vaikam, jā, varbūt tad pēdējā gadā tas ir kaut kas ir nomainījies, lai elektroauto nebūtu ātrākais uzrāviens. Tas 2,1 eiro, ja tā tur. Mums ir Latvijā Plaid modeļi. Jā, ir. Es braucu, jā. Wow. Viņai tas, nu, ir tāds, man čomam slikti paliek. Jā, es zinu. Jā, tas ir pietiek arī. Tu esi braukus arī, ne? Jā, es izbraucu ar visiem, arī ar to X-iņu Plaidu arī. Tūkstāt zirgi vai cik tur, jā? Jā. Ne, ļoti labi, jā. Ļoti labi. Rauj uz augšu labi. Rauj un pēc tam arī, jā. Japānā kādreiz bija aizliegts rīkot drifta sacensības arī trasēs. Vai tie meli vai patiesība? Meli? Saka meli, jā? Es nezinu, es tikai minēju. Vai tu varētu pateikt, ka nav? Nu, labi, es varu pateikt patiesību. Nu, tie ir meli. Bija atļauts. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāža bezalkoholiskais kokteils. Tagad būs tāda spēle, esmu vai neesmu. Nu, tā kā jāatbild jā vai nē. Vai jūs esat gatavi? Esam. Nu, labi. Tā tad jā vai nē. Vai esat kādreiz melojuši investoram nedaudz uzlabojot ciparus? Nedaudz? Kas tad? Okay. Pārdevis ideju, kas vēl nav līdz galvam tā kā vispār sagramota vai uztaisīta galvā. Nu, tad rakstīts, nemaz nestrādāja. Es teiktu, ka nē. Mums ir tikai Excel sakstrēlētā. Jā. Tas ir, jā. Teicis, tas būs gatavs nākamnedēļ, zinot, ka taču nebūs. Ikdiena tā ir uzņēmējiem. Ielicis projektā pēdējo naudu ar domu, gan jau būs labi. Es teiktu, ka jā, ir bijis. Ja jums gadījumā nāk prātā kāds smieklīgs gadījums, droši šaujat vaļā. Saņēmis vairāk naudas nekā pats esmu uzskatījis, kā es pelnījis.
Domāju, es zinu labāk par visiem un kļūdījies. Jā, protams, tas ir normāli kļūdīties. Man patīk, ka jūs nemelojat. Ignorējis labu padomu un pēc tam nožēlojis. Jā un nē, jā un nē, tomēr gribās arī. Tomēr jākļūt. Es nezinu, vai tas bija labs padoms, vienkārši izrādījās taisnība. Bet, jā, pareizi, jā, kaut kā tā. Dažreiz jākļūdās pašam, lai to atcerētos. Bijis pārliecināts, ka šis būs miljons projekts un nebija. Bateriju ražošana? Es nezinu, man nav tāda. Jā, nē, jā. Tā, izlicies, ka saprotu, kas notiek sapulcē. Jā. Ļoti bieži. Melojas sev par to, cik labi pašam iet biznesā. Melojas sev? Optimistiski domāju sev. Ka būs. Ir jau labi, jā, no sērijas. Es nezinu, laikam, ka ne. Jūs diezgan līdzīgi. Teicis, tā kā zvani man un cerējis, ka nekad nezvanīs. Man tas, starp citu, bija šodien tāds zvans. Ok, neprasīsim jau kā. Nē, nevajag labāk. Nesaprats vispār neko, ko cilvēki saka biznesa sarunā dēļ tā, ka akcents ir vienkārši pārāk smags. Jā. Ko jūs darat tādos brīžos? Tā kā, tā jau tēlot, ka saprotat un mēģināt turpināt vai prasat? Es reāli nesaprotu neko. Es mēģinu tā pieklājīgi pārjautāt it kā citu jautājumu, bet ar cerību, ka viņš izstāstīs vēlreiz to pašu. Un viņš pasaka vēlreiz tieši tāpat? Jā, ir grūti, bet tu spēj noķert kaut kādus tos atkal atslēgas vārdus un salikt to bildu kopā. Vislabāk, ja kāds vēl blakus, un tu saprati. Un abi divi nesaprata. Tas ir pats sliktākais. Jā. Un man ir tāds trakākais gadījums, ka tikko sāka braukt pie mums tie visi tādi no ārzemēm. Un trakākais bija, ka mums bija organizatoru grupa arī kaut kāda, kas bija no īriem sastāvēja. Un mēs pašā sākumā tā nopurnies vēlreiz, bet pēc tam jau, laika gaitā jau tu saproti, bet, traki, bet paši pirmie tie saskārieni ar īriem bija trakākais. Es tev piekrītu, tikai man bija ar skotiem. Jā. Es nesaprotu, kādā valodā viņš runā. Izrādās angliski. Jā, ar īriem bija, bet jau ir jau 11 gadus mēs strādājam un tur apmēram saprot, zin kā. Tā ir. Bet labāk ar viņiem uz pubu neiet. Tur droši pēc kādiem pāris glāzēm taču nesapratīs. Vai arī otrādāk. Vai otrādāk. Jā. Es mācījos mūziku Anglijā, un arī tur man bija grūti. Tā kā pēc 2 glāzēm es vairs vispār nesapratu. Bet tas ir, jā. Nē, tiklīdz tev ir kaut kāda pa savu tēmu, tu apmēram saproti. Tiklīdz tu gribēsi iziet ārpus tēmas, noteikti tad droši vien būs grūtāk atkal, jā. Tad pēdējais driftojas kā pilots ar pro drifta auto pa trasi. Nē. Tu neesi? Ar pro taču nē. Okay. Kaut gan... Nē, es esmu. Labi, tā es domāju, ka profesionāli. Jā. AKR proudly presents The Rake Mike Show. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.